Labvakar, esmu alkoholiķis. Esiet sveicināti Anī Malko 12 soļu grupā. Un šodien mēs lasīsim, mani sauc Sebastians, šodien mēs lasīsim nodaļu vairāk par alkoholismu. To parasti lasa sapulcēs, kad ir kāds jaunpienācējs, un šī ir fragments no grāmatas Anī Malkoķi. Vairāk par alkoholismu. Vairākums no mums negrib labprātīgi atzīt, ka esam īsti alkoholiķi. Neviens taču negrib sevi fiziskā un prāta ziņā uzskatīt par atšķirīgu no saviem paziņām. Tādēļ neradīja izbrīnu bezgalīgie veltīgie mēģinājumi pierādīt, ka mēs varējām dzert tāpat kā visi citi. Doma kaut kādu un kaut kā dzert ar kontroli un baudu ir apsēdusi katru pārmērīgu dzērāju. Šīs ilūzijas dzīvotspēja ir patiešām apbrīnojama. Daudz tai seko pat uz ārprātu un nāves liekšņa. Mēs jau uzzinājām, ka mums pilnīgi visdziļākā būtībā jāatzīst, ka mēs esam alkoholiķi. Tas ir pirmais solis uz atvesļošanos. Ir pilnīgi jāatsakās no maldiem, ka esam tādi paši kā visi citi vai kaut kad par tādiem kļūsim. Mēs, alkoholiķi, esam vīrieši un sievietes, kas zaudējuši spēju kontrolēt savu dzeršanu. Mēs zinām, ka neviens īsts alkoholiķis nekad neatgūs šo kontroli. Mēs visi brīžiem esam jutuši, ka esam to ieguvuši, taču pēc šiem periodiem, parasti īsiem, neizbēgami ir sekojuši citi, kad kontrole gandrīz pilnīgi zuda, kas novada pie nožēlojuma un neaptverama morāla pagrimu. Mēs visi kā viens esam pārliecināti, ka tāda alkoholiķa kā mēs esam progresējuši slimības varā. Laika gaitā tā var tikai pasliktināties, tā nekādi nevar uzlaboties. Mēs līdzinamies cilvēkiem, kuri ir zaudējuši kājas. Tās viņiem nekad neataugs. Nav tādas ārstēšanās metodas, kuras pēta alkoholiķus tādus kā mēs padarīt līdzīgus citiem cilvēkiem. Mēs izmēģinājām visas iespējamās ārstēšanās metodas. Dažos gadījumos bija vērojama īslaicīga uzlabošanās, kurai vienmēr sekoja vēl daudz nopietnākas slimības recidīvas. Alkoholisma problēmu zinoši ārsti ir viensprāts, ka nav nekā tāda, kas no alkohola varētu izveidot normālu iedzērāju. Varbūt kādreiz zinātne šo problēmu atrisinās, taču līdz šim tas vēl nav noticis.